Nu, vakaru. Gribās pateikt paldies visiem, kas ir balsojuši par vietas vīnogu projektu. Gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Lai izdodas vietas vīnogam šis projektiņš. Jo tas ir šī aka pie vietas mūžas. Patiešām ir gards ūdentiņš, daudzi garām braucošie nostāja paņemt pa pudelītei ūdens reizē, jo negribās jau pirkt to veikalā ūdeni ņemt. Viņš patiešām garšīgs, un viņš ir uz 3 avotu vietas izrakts. Jo tā man stāstīja kādreiz tētis. Un viņam atkal stāstījuši, vectēvs stāstījis, bērnībā, ka uz 3 avotu vietas izraktāk. Jo šeit pie muižas tā aka simbolizē, aka ir kas, bez akas mēs nekā nevaram izdzīvot. Bez ūdens. Ūdens ir vajadzīgs gan garīgi, gan iekšķīgi, gan sadzīviskiem lietām. Ūdens mums 80% ūdens. Ja nepacersi, tu jūtīsies slikti. Tad iesaku, aicinu atbrauciet biežāk uz vietas pagastu, uzturaties parkā, tikai esat kulturāli, jābūt atkritumiem atkritumu tvertnēs, nevis svaidītiem pa krūmiem, esat kulturāli pat vietas parku un esat huligāni. Ja cevišķi pie jaunatnes apkārtējās vēršos. Visam ir jābūt savās vietās. Lapenē jābūt atkritumu tvertnē, tāpat, kur ir saliktas atkritumu tvertnes. Pieklājīgiem, nebraukāt pa zālājiem, ja tur ir norobežots, noliekat stāvlaukumā pie muižas ēkas, ja nē, tad atstājiet uz lielā ceļa un ieiet, izsteigājieties pa parku. Un nedrangājiet, kā ar motocikliem, ar rolleriem, ar skūteriem. Visam ir jābūt skaisti glīti. Jo vietas pagastā cenšas, lai būtu šeit skaisti. Un neviens nekizītu. Tāpat it sevišķi griežos pie cilvēkiem. Ja gribat kādreiz ko stādīt, ko atstāt parkā, sazināties ar pagasta pārvaldi, mums ir jāatjauno parks pa lēnam, pa kociņam. Jo šogad vētrā daudz aizgāja pa pieskari. Un jāatjauno jau jauni koki ar jaunām domām, ar jauniem. Ja gribat kaut ko iestādīt, lūdzu, laipni aicināti, par godu ģimenes svētkiem, par godu kaut kam no jūsu ģimenes. Tikai sazinoties ar pagastu pārvaldi. Lai būtu smuki, saskaņots un nevis uz savu galvu. Vieta ir mīļvieta daudziem cilvēkiem. Lai jums veicās. Un vietas vīnogas turaties. Lai izdodas viss. Tāpat mūsu pagastiņām, lai izdodas viss. Iecerētais saremontēti tilti būtu gan uz Sasnaukas pusi, gan uz lielais vietas iebraucamais tilts, tāpat pie muižas ēkas jāremontē tiltiņš, tāpat par kanālu. Visi tilti mums jāsaremontē. Tad, kad tilti saremontēti, tad esi drošs. Ir tāda krieviem dziesma, ko raudi mana meitene, kas noticis tā, ka tu raudi. Nu, krieviski skanēs, bet viņa nebūs smuki tajā dziesmā.
Pie mums vakarā bija zīlētāji un teica, ka aiziesi bojā meitene kāzu dienā. Un tur bija stāsts, ka patiešām tas tilts sabruka. Un aizgāja meitene ar mīļoto sabruka tilti, sabruka viss. Mums jādomā. Ja jau sākām muižot, tad palēnam tā parku un tā tālāk. Apsītas ir super. Vietas īstais saldējums arī super. Dzīvnieciņi arī nevis gaļas lopi, bet brīvdabas lopi, zirdziņi. Tā ir sava romantika, palu laiki atkal vietē savus laiks. Tāpat katra Daugavas atpūtas vieta. Viss ir mums pagastā, lai tikai varētu baudīt dzīvi. Un te, lai atgrieztos, mazbērni, mazbērni, kas izkaisīti pa pasauli, kuriem daļai jaunatnes vajadzēja palikt laukos, nevis ārā no laukiem skriet. Jo laukos paliekot, pēctecība rodas. Paldies tiem pāris zemnieciņiem, kas ģimeniskās saites paturēja laukos un lauksaimniecībā strādā un gādā. Paldies viņiem liels, jo viņi ir mūsu pagasta lepnums. Vislielākais lepnums zemnieciņi, kas cīnās un dara un būn. Un tāpēc lūksim Dievu, lai viss izdodas. Jums, man un visai pasaulē pārvarēt būt labākiem. Tāpēc, lai izdodas viss. Sargāsim savu tēvzemīti. Vienīgā, kas mums uz pasaules ir dota. Tev, un tā ir lielākā rota, pie sirsniņas piesprausta Latvijas maza kontūriņa, jo tā ir mūsu Latvija, dzimtā vieta, kur mums jāpadzīvo būt. Visiem labu. Atā.